Mēs tagad braucam atkal uz Zviedriju. Ko tu tur esi pazaudējis? Ko es tur esmu pazaudējis? Es varbūt tu kaut ko atradīšu, nevis pazaudējis, tur gan es neko neesmu atradīšu priekš sevis kaut ko. Ko? Tu man uzdev jautājumu. Bet sievietes tās nebūs, ja? Sievietes tās nebūs laba kompānija, rasa, mēs jau esam te 4 jau. Nu, zivis varbūt. Labs laiks. Nu, ko vēl? Pietiks. Anton, tu brauc stipri biežāk par mums uz to Zviedriju. Vilhelmīne, Bjartas apgabals tev nav sveši. Ko tu tur meklēji? Meklēju vientulību, draugu kompāniju, vienu mazu čarku ar labiem cilvēkiem un, protams, zivis, kas pie mums ir nav. Tu arī brauc šitai pašā kompānijā jau 2. gadu. Ko tu gribi ieraudzīt? Es gribu aizmukt no tā lielā Latvijas riebīgā karstuma, kurš man ir šitā. Tas pats karstums. Jā. Kā ūdeņi arī mums ir, vienkārši aizbrauc ar normāliem večiem, normālā kompānijā, aizmist visus tos sūdus, kas te muguras mums te Latvijā sakrājušies, atbraukt atpakaļ un taisīt jaunas sūdus. Videmaņa kungs, ko jūs esat pazaudējis pie polārā loka? Es domāju, vispirms, ka tu beidzot mēs pāriesim ar tevi uz tu, ja? Un, nu, kad forelīti būtu pirmām kārtām, pālienu sarkanā zivs, ja? Bet to saka, ka to ir maz, ja? Šajā situācijā. Nu, ķers to, kas ķersies. Bet, nu, galvenais ir laba kompānija, zina, atpūsties, zina. Brokastis šoreiz jau Zviedru zemē. Apkārtējo šēru un ziemeļu dabas vērojumi īsina atlikušo ceļojuma laiku uz Prāmja. Un tad jau pulcējāmies uz autoklāja, gaidot, kad Izabelas komanda nolaidīs trapu, lai mēs varētu sākt mērot ieplānotos 100 kilometru uz mūsu copes vietā netālu no polārā loka. Klāt arī pirmā apstāšanās vieta – Lašupe, kurai gan mēs tikai uzmetam kāru aci. Un tad, jau pēc pavisam neliela laika sprīža, klāt arī mūsu pirmā mājvieta Bjartras pusē. Ir augusta sākuma novakare, bet polārā diena vēl nesteidz atdot savas pozīcijas naktī, tāpēc atliek laiks iemēģināt roku tuvējā upes attekā, cenšoties noķert kādu peldošu radību. Tā gan tikai tāda iesildīšanās pirms īstās copes, kas sāksies nākamajā dienā. Kā visas lielas lietas, ceļš uz copi sāks ar pirmajiem kilometriem. Šoreiz braucam uz Melno ezeru pie melnajiem akmeņiem. Tur esot arī melni asari. Četri vīri uzcītīgi darbojas, lai laivas nogādātu ezerā. Savukārt Volodja no Tallinas izvēlējies novērotāju pozīciju. Labi. No rīts tev desu maizīte vēderā, tad jau viss notiek ko. 3 dienas, ne, 2 dienas ir ēst tikai. Ko tu noķēri jau otru vasaru šodien? Pī, pī, pī. Bišķiņ lielāks kā jauvēja. Bet pirmais, mēs aizmirsām Otrais. Tradīciju. Nu, ot. Tā tradīcija tiek turpināta. Kreisā vītņa neaizmirsi. Nu? Par
pirmajiem asariem. Melni asari, melnā ezera, pie melnajiem akmeņiem. Visu neizlej ārā. Uzreiz cita cope, kad sava lāsīte tikusi arī Neptūnam. Laimīgais zivs īpašnieks. Jā, Tas vēl savu pirmo zivi. Tev ir. Liela. Nu jā, tāds pats kā ahierva. Tā, veitā, smuki. Apā. Salto apmeta. Pirmā zivi jau nevajadzēja laist vaļā, it kā. Es jau gan pirmo atlaidu. Bagāts dara, kā gribi. Un kas tev jādara? Kas tev jādara ir? 100 gramu. Jā, kur viņi ir? Tas polīte tirkšķs vai? Parādi, kā pieklājās. O, tā. Aiz zobiem jāņem. Zobi. Iemācies. O, tā. Meistarība auga. Velc. Labs. Tādi asari no 300 gramiem uz augšu ķērās nepārtraukti. Tika arī pa kādai netik lielai un arī lielākai līdakai. Kas viņai vārds? Juhans. Viņai Juhans. Parādi, kas tad tās jums ir? Reņģītes viņas saucās, jā? Melnās. Vai tukšais vēders? Melnie leopārdi. Vispār neko. Īstās pola. Īstā. Tūs šitā te. Tas ir tas neizskats stāvus. Šitā liksim šito te. Tā, tev vajag Nenobaksti galus nos. objektīvu, es tev tā bišķīt. Izbastīs pēdējās acis. Mācīsies objektīvā. Alus būs attīri. Sveicienu savai ķīmijas skolotāju var nodot. Motori nolikti zālītē atpūšas, lai nedaudz vēlāk varētu veikt savu pamatfunkciju. Te neuzbrauc uz akmeni. Rekumiec tev priekšā akmeni. Šodien Antons pa motorists man. Tu lielākus nespēji noķert. Kur te viņš tev ir? Nu, Antons lielāko zivu šodien noķeris. Vai kādā sīļķītā? Es
es redzu. Pieņem, paņem maslaikā, pienākās. Jā, lai man paņem. Viņš nekoš pirms, viņš šitā nevar iekost. Viņš āķi man var iesist? Āķi var iesist. Kas tev neliels tur ir? Prosaciņš. Nu, redz. Tas nekas. Rādi kā tu. Tas nekas. Guntē, kā tā? Ej, bali. Tā šī šūšanas darba. Cel no iekšas. Tālumā piekrastē celtās Vilhelmīnas mājas, bet priekšplānā viena no mūsu pasākuma galvenajām personālijām Guntis. Šoreiz gatavošanās jau nopietnākam pasākumam, plašveidīgo makšķerēšanai, mērķa zivis, foreles, strauta foreles un pālijas. Pa forelēm. Jā, mēs te esam kaut kur pie zivju audzētavas sprostiem, bet tikai foreļu. Jā, uz to kā nebūs varbūt. Tas tagad ir. Es jau neredzu, ka tā zivs ir. Redzēju, aizgāja. Ir? Necel uz augšu. Rotiņš šeit ķerās. Netieku. Pālī. Skaisti pirmā pālī. Mūžā, jā? Aizgāja. Jā, vod. Acis atlaida foreli. Tepat jau būtībā bija. Baigais neliecis. Aiziet. Guntim ar pirmais kukainīts, jā?
Liela. Tas jau ir neredz vēl. Ķeseli, kurš ņems? Aha. Mēģinu uz šito pat pusi dabūt. Vai uz to? Vai nopietni. Vai nopietni. Tāds makšķernieks, tāda zivs. Saka, ka nāk uz virsmas, ka redzama ir. Blin! Kas tas tāds ir? Labi, labi. Jā, nokausē jau. Krokodils. Tur priekā apakšai stingrāks kaut kas. Alis. Jā. Nu, pafilmē. Es jau filmēju. Hoša sarkanā. Jā, smuka. Man jau tā gāja diezgan. Parāda, cik te viņa ir liela. Nu, tāda maz siļķīte. Smuks. Bet siļķīte. Saka, ka horizonts bēg projām. Pašlaik lēnām ir. 9. nāk.
Jūras slimība piemetīsies. Vai? Jūras slimība būs tev tūliņ. Man nebūs. Man nav no kā. Ko tu, Anton, tur reņģītes zvejo? Lielāks vai? Aha. Ārā baukot, ja? Es tāpēc ne... Tādā pa izpusi vairāk. Ok, ir kaut ko noķēris, bet tur tā kenkurs nāk ārā. Smagāks pat. Tad 2 enkuri. Kātiņš arī ir. Aiz spūrās aizķēris. Ir mazs skuilītis. Palīja gan. Taču tā tev jābūt. Ir? Tas mukie. Šitā ir kaut kāda jau pie 5. Ne, 4. Neapšaubāmi pašas lielākās pālijas Antonam. Pēc viņa teiktā, šeit tik lielas viņš vēl neesot noķēris. Sava zivtiņa tiek arī Guntim. Tukšā neesmu palicis arī es. Savukārt dzintars pat miegā laižas ar vizulu mutē. Pamosts nikns gatavs pārkost pat spožo bleķa gabalu, taču izšķiras to nedarīt, bet ķert sava mūža pagaidām lielāko līdaku, nosakot uz aci 7 kilogrami plus. Nepārspēts aktieris ir Antons, viss jāfiksē, lai pēc tam varētu to parādīt Copes portālos. Esam ciemos pie vietējā vizuļu meistara. Kas viņam? Reku rotiņu baltā, es nezinu. Viņam tāda rotiņa, bet te bišķi pa viegli. Tādā vajag, tad sataisīt no ko. Pagrūti. Pagājuši reizē, priekšpēdējā reizē bija pagājuši reši. Nu, ja tā mēs uz to mazo vēl braucām. Aiziet. Māziņš. Tu viens lielības pods. Jau papunčāties. Saka. Davai. Gatēs. Ēdīs. Ne tas lielākais, bet 300 stabils.
Tas 300 gan, jā. Labi. Nu, davai. Uz džerka asaris. Aizcepīts. Nē, viņš reiz. Parādi pacel augšā, kā viņš tur izskatās. Pirmā zivs uz džerka. Standartiņš. Labs standartiņš. Nu, lūpas kaktiņam. Vēl bišķi to. Vienīgā diena, kad noķērām ne tikai asarus, bet arī lietu. Tāpēc nedaudz jāapžāvējas. Mūsu kompānija zivis tīra. Es jau visu pateicu pirms aizkadrā. Aizkadrā, jā. Cik ķipalaciņš notīrīsi? Ķīniešu darba spēks. Ķīniešu lētais, jā. Kā es lieku pa daudz ir pamās? Ko? Zivis vai sāli? Sāli. Volodja tradicionālā pozā ierosina pēc 15 minūtēm ņemt ārā žāvētos asarus. Mēs tomēr mazkūpinātu produktu lietot negribam un procesu turpinām turpat vai stundu, lai iegūtu labu mantu. Nebija jau tā, ka varējām priecāties tikai pa Zviedrijas skaisto dabu. Redzējām šo to arī no faunas. Guntis pat mēģināja piemānīt stalto dzīvnieku ar džerku, taču par laimi nespēja tik tālu aizmest. Ziemeļbriedi, ziemeļbriedi. Kuku! Buļa. Kad tāds nāk virsū, tad es tev pateikšu. Aha, dzirdēji kaut ko? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stiepa pat atpakaļ. Tev galīgi mazs nebūs. Tur akmeņus nelaid, tev, akmeņi. Nāks ārā. Šities jau tīri smuks. Tas ir tiešams, jā. No tāds asarīts. Likā krūts. 400 točna ir. Augšā nenāk vēl.
izrādās. Nu? Alatai muguras spura atgādina buru, guntim tāds pavisam divas, lielākā 490 gramu vērte. Atvadu maltīte. Antons pacenties, pālijas sataisīs. Ot, Antons, jā, pamai. Kas tur vēl Loģa ir? Davai. Guntis ir. Aigar. Un Dzintars, kā dzīvs. Un es. Filmētājs viens no... Tu iekadē tikai pareizi. Tā. Jaunā 2015. gada kalendāram. Nē, nu tu pasaki, ka nelaidīs projām, kamēr nav apēsts. Pats sev var uzliki, vai? Liki uzliki kaut kāds savādāk. Dājas visus apkalpos, lai... Lai tā šikāk. Lai tā šikāk, lai dārgāk to paprasīt. Jā. Ko tu no plika ņemsi, būtu napat skrepu paņem. Atceļa uz prāmja mūs priecē senas melodijas ģitāras pavadījumā. There's no hesitating in a marketplace. Always the singer in a band. There's my sister Molly, but I like your face. And then he says, and then she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, la goes on. La goes on. Oh, bloody, oh, blada, la goes on. Takes a trolley to the jewelry store. Buys a 20-pound of gold ring. Takes it back to Molly, saying at the door as a geezer there. She begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, that goes on. That goes on. Oh, bloody, oh, blada, that goes on. La goes on. A couple of beers that beautiful, sweet home. And a couple of kids running in the yard of Desmond Molly Jones. Happy ever after in a marketplace. Desmond lets the children let her hand. Molly stays at home and does a pretty face. And in the evening she still sings it with that band. Hoplati, hoplata, la goes on. La goes on. Hoplati, hoplata, la goes on. La goes on. And if you want some fun, sing hoplati, hoplata. Thank you. In the town when I was born, lived a man who sailed the sea, and he told us of his life in the land of submarine. So
score, and the band begins to play in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Oh, yellow submarine. Oh, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Oh, yellow submarine. Say yellow submarine. Love, 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 love. It's easy. Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. And no one you can go, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. And no one you can go, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love. 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 It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. No one you can go, but you can learn how to play the game. It's easy.